Labvakar, mīļie skatītāji! Esmu pēc jums ļoti, ļoti noilgojusies. Un līdz ar to, ka tad, kad tu pēc kāda sailgojies un tu ej atkal ciemos pēc ilga laika, tad tu nāc ciemos ar tādu labu ciemkukuli. Nu, neej tad ar tukšām rokām pie kāda, kas tev ir mīļš. Jūs man visi esat tik ļoti mīļi. Un tāpēc es nāku ar skaistu ciemkukuli, ko sauc par Kristīnu Smiltiņu. Labvakar, Kristīna, un paldies, ka tu piekriti šovakar mūsu sarunai. Hei, hei visiem! Labs vakars! Un esmu ļoti, ļoti priecīga, gandarīta, ka jūs mani uzaicinājāt. Man liekas, ka jūs darat ļoti fantastisku darbu. Tas ir tik iedvesmojoši, un es ļoti priecājos, ka es esmu šeit. Forši! Paldies, mīļš, paldies! Un mēs esam priecīgi par to, ka tu esi kopā ar mums šovakar. Un tev ir ļoti interesanta nodarbošanās, un es pieļauju domu, ka mums būs gan daudz jautājumu ārpusē, gan daudz jautājumu no manis pašas, jo tu nodarbojies ar hipnoterapiju. Vai esmu sapratusi pareizi? Jā, tieši tā. Un pirms mēs tev sākam izjautāt visu par un ap hipnoterapiju, gan kā tu tur nokļuvi, gan tā, kas tas ir par zvēru, ko viņš ēd un kāpēc patiesībā mums viņu visiem vajag. Pastāst, Kristīna, no kuras puses tu esi gan Latvijā, gan Anglijā, un kā tu nokļuvi Anglijā pie mums? Oi, forši, tas tā, jāsāk droši vien ar to, kad es esmu dzimusi Latvijā, esmu dzimusi Cēsīs. Fantastiskā vietā, kas ir ielikusi man tādas saites vai saknes uz tādu skaistu dabu, kas faktiski arī turpinās šeit Anglijā. Cēsīs diezgan ātri esmu viņas pamatusi kaut kur 15 gadu vecumā, sāku mācīties Jāņmuižas lauksaimniecības skolā, tad viņa vēl nebija koledža, tur ar visādiem konkursiem bija jātiek iekšā un jā, tad es tā kā atvadījos no Cēsīm un pēc tam es gāju studēt sociālo darbu Rīgā un faktiski tur arī paliku. Tā kā var teikt, ka tā Cēsu pieredze ir kaut kur līdz kādiem 15 gadiem un tad jau pamesta māja un došanās lielajā pasaulē izzināt un saprast un atbildēt uz 101 jautājumu. Kas man vienmēr ir tā kā bīdījis un dzīvis uz priekšu, un faktiski, kur es esmu nonākusi arī šobrīd. Tas ir tāds ļoti liels ceļa posms un noiets, kā rezultātā esmu šeit šodien ar jums un tieši par hipnoterapiju. Nu tā, īsi var pateikt. Nezinu, ko es vēl varētu teikt par to. Kāpēc es esmu Anglijā, nevis Latvijā un nevis Rīgā? Es domāju, ka mani dzīve nav saudzējusi. Viņa ir devusi ļoti daudz dažādu krāšņu notikumu, gan pašai, gan piedzīvotas daudz sāpes un drāmas un viss, kas ir, tā kā iet cauri, un bieži vien tad, kad tu esi tajā situācijā, tu uzdod sev jautājumu, kāpēc man tas viss vajadzīgs. Tagad es varu smaidīt un teikt, ka tas bija vajadzīgs, jo tikai tad, kad tu pats izēji cauri un spēj atbildēt uz daudziem jautājumiem, tad tu vari arī citiem palīdzēt. Nu tā. Un es domāju, ka Latvija man bija tāda ļoti spēcīga vieta, kur es ļoti daudz tiku izmalta cauri, tā varētu teikt. Un tā nebija viegla dzīve, tas nebija tā. Bija gan kalni, gan lejas, bet es domāju, ka Latvija savā ziņā man deva tādu mega skolu un reizē izstūma laukā, es tā varētu teikt, kur nevis, ka es meklētu Anglijā vieglu ceļu, bet tas bija kaut kā tāds pašsaprotams posms manā dzīvē, kad viss bija izbeidzies un nekas vairs nenotika. Ne partnerattiecībās, ne darba ziņā, ne. Faktiski viss tā dzīve bija tā kā tā apstājusies, un es meklēju, ko man darīt tālāk. Un es atceros, ka es griezos pie, tajā laikā bija ļoti tāda aktīva darbone, varbūt zinat, Agnese no Ragaciema. Es atceros, ka es viņu apciemoju. Un tas tāds
ļoti tāds noslēpums, ko es šobrīd atklāju faktiski daudziem, kas es gāju pie konsultācijas, jo es nesapratu, ko man darīt tālāk. Es biju tādās baigās krustcelēs. Un faktiski es varu savā ziņā, negluži vainot, bet teikt, ka viņi man deva tās atbildes, ka viņi saka, tev nav jābūt Latvijā. Tev ir pilnīgi citi plašumi. Tev jābūt tur. Viņi izstiep roku un tā parādīja, un es biju šokā, jo es biju pirms tam bijusi Anglijā, es biju strādājusi praksi no savu sociālā darba augstskolas veselu gadu, un es zināju, kas ir Anglija. Tu jau biji iepazinusies ar Angliju. Jā, un es zināju, un es varu godīgi pateikt, man nepatika. Man nepatika nekas. Tajā laikā pat nebija tik daudz migrantu, tad nebija ne poļi, nebija ne rumāņi vispār. Pat tādu Latviju neviens vispār pat nezināja. Tas bija kaut kāds 98. gads. Un man nepatika. Viņi man saka, nē, tev ir jābūt tur. Jā. Un es sajūtu to, kad es biju pirms tam ļoti vērsusies pie visas, nezinu, es biju izmisumā par to, ko man darīt tālāk. Un es saprotu, ka tā atbilde nāca, viņa bija pilnīgi tāda dabīga un pašsaprotama. Un tad zinu, ka tā kā tādas durvis, jā, Latvijā viss aiztaisījās ciet, jebko, ko es darīju, man nekas nesanāca. Jā. Sanāk, kad es sūtīju CV, meklēju darbu, darīju visādas iespējamās vietas, es gribēju pati savu tā kā kaut kādu darbību attīstīt, jo tās zināšanas un faktiski, ko es pēc tam arī jums izstāstīšu, kā es nokļuvu līdz hipnoterapijai, ir ļoti daudz strādāts, bet nekas nenotika. Nekas. Un tad es pamēģināju Latvijā esot caur internetu sakonektēties ar Angliju, ieliku sludinājumu, faktiski 2 mēnešu laikā, tad, kad viss tā apvirzījās, man bija jābrauc uz interviju maija sākumā, es atceros kā tagad, 2016. gadā, 4. mājas, 8 gadi. Jā, 8 gadus atpakaļ, tad tev nav tas raksturīgais mums visiem stāsts, ka mēs atbraucam, tad mēs meklējam darbu vai skolas, kurš ar kādu mērķi atbrauc. Tad tu tā ļoti apzinīgi, ļoti priekšzīmīgi, man gribētos pat teikt, jau Latvijā esot, meklēji darbu Anglijā. Cik interesanti, tādu pieredzi es vēl neesmu dzirdējusi. Jā, es kaut kā tā ļoti apzinīgi tam piegāju, jo es sapratu, ka es varu darīt to caur, tā kā no Latvijas. Un faktiski man uzaicināja uz interviju, viņi gan, man liekas, neapzinājās, ka es neesmu Anglijā, bet es tā uzreiz nopirku biļeti, atlidoju uz 1 nakti tikai, un mani faktiski pieņēma uzreiz darbā. Uzreiz. Es biju šokā. Tas bija 15 minūtes pēc intervijas. Man pieņēma un faktiski no tā laika Anglijā man visas durvis bija vaļā. Un tad tikai es sāku saprast, un faktiski es tā rēķinos no 4. maija līdz 31. maijam man bija jātiek ar visu sadzīvi vaļā Latvijā, viss jāsakārto, viss dzīvokļu jautājums un mēbeles un mašīnu. Visa dzīve jau praktiski Latvijā. Jā, viss bija jāsakārto, un viss, kad es kārtoju, paldies, protams, draugiem, bet viss sanāca tā, ka bija tā kā, zini, tev tā pa sviestu tā žikt, un tas bija mega rādītājs, ka tā Latvija bija, viņa bija izsmelta, vai viņa man izstūma, vai man tur vairs nevajadzēja būt. Man vajadzēja kaut kādu iemeslu dēļ šeit, Anglijā. Un tikai tagad es sāku apjaust, ka tas bija tas, kas bija vajadzīgs. Jo, tas bija ļoti interesants stāsts. Es domāju, ka tas ir tāds, es nezinu, vai viņš ir pamācošs, bet katrā ziņā ļoti spilgti, kā tas viss notika. Jā. Un tagad tas ir 8 gadus te. Pavisam noteikti pamācoši, jo tas parāda ne tikai apņēmību, bet arī drosmi. Tas parāda, ka tu biji gatava nopirkt biļeti, atbraukt uz interviju, un tad, kad tev pieņēma, nevis pateikt, nē, tas ir par ātru, tas ir par daudz, bet mesties iekšā, nokārtot vienu dzīvi vienā valstī un nosākt otru dzīvi otrā valstī.
Un pavisam noteikti ir cilvēki, kas klausās, un viņus iedvesmo tā doma, ka viņi var pieteikties darbam no Latvijas uz Angliju. Tāpēc, lai nesaskumdinātu mūsu mīļos skatītājus, es zinu, ka tas nav par tēmu, bet es nedrīkstu nepajautāt skatītāju vārdā, kurā vietā tu meklē un uz kādu profesiju. Ja gadījumā noteikti ir kāds, kas klausās un domā, es arī kaut ko tādu varētu. Jā, noteikti. Ko es varu pateikt pilnīgi viennozīmīgi, mīļie cilvēki? Es nezinu, kā šobrīd, bet faktiski, ja jūs vēlaties strādāt Anglijā, vismaz tajā 16. gadā un vispār, izpētiet visas saites un galvenais balstīties uz to, ko tu māki darīt. Ko tu māki darīt? Māku pieskatīt bērnus, man patīk viņi. Māku darboties ar koku, nezinu, esmu galdnieks, varu taisīt celtniecības darbus, varu pieskatīt vecus cilvēkus, varu, tā kā angļu valodā, tā kā pieskatīt un viņus kopt, ja? Tādus darbiņus. Es, piemēram, esmu studējis sociālo darbu, ļoti daudz psiholoģiju mācījusies, un man bija šis te grāds, un es biju domājis tā kā sākt ar pamatu, ar pansionātu, jo, kā jau zināms, Anglijā pansionāti ir ļoti daudz, jo šeit ir ļoti daudz veci cilvēki. Viņi, diemžēl, nedzīvo ģimenēs, un viņus pieskata vairāk vai mazāk tieši pansionāti. Viņi ir tādi labāk kārtībā, es pat teiktu, tās nav nabagmājas, ko mēs iedomājamies, kā vecāki dzīvo varbūt Latvijā, ja? Viņi ir faktiski ļoti dārgi, un darbiniekus tur vienmēr vajag. Un nevienmēr vajag ļoti kvalificētus vai, es domāju, drīzāk ar tādām, empātiskām iemaņām, drīzāk cilvēki, kas var kuriem patīk palīdzēt. Ja tu tāds esi, manā gadījumā mana profesija man palīdzēja, es uzreiz netēmēju par sociālo darbinieku, jo tas tā uzreiz nenotiek. Tas man prasīja vesels 5 gadus, bet tajā līmenī, kad strādāt pansionātā, jo šeit internetā ir veselas daudz saites sadaļas, kas ļauj pieteikties, nosūtīt CV un tā kā aplikācijas aizpildīt, un tu vari mierīgi tikt mierīgi. Es domāju, ka arī šobrīd, es saprotu, ka drusciņ tas jautājums ir mainījies, ja? Bet to var mēģināt. Tāpēc, ka tev nav uzreiz jāskrien uz Angliju un tad meklēt darbu tieši tā, tu vari meklēt caur to, un šīs te palīdzības profesijas, es domāju, ka tur var mēģināt droši. Jā, es varu ieteikt. Jā. Cik ļoti interesanti un ļoti iedvesmojoši. Paldies, Kristīne, tāpēc, ka, kā jau es minēju, es esmu sastapusies ar ļoti daudz latviešiem, gan caur diasporu, gan personīgi, gan savās darbos. Šādu stāstu es godavārds vēl nebiju dzirdējis, varu likt roku sirds, ka nebiju dzirdējis. Un pirms mēs ejam tālāk, mēs pasakam mīļu čau mūsu mīļajiem viesiem, kas aktīvi skatās, un mums jau ir uzrakstījis Vilnis, lai mums ir labs vakars, gan mums, gan mūsu mīļajiem skatītājiem, un arī Anna ir kopā ar mums, un es redzu, ka vēl daudzi citi skatītāji ir ar mums. Un, ja ir kādi jautājumi, droši jautājiet. Kā tad es saprotu, ka caur savu grūto dzīves ceļu, un tu jau biji vērsusies Ragaciemā, un es domāju, ka lielākā daļa zina, un ir tur arī vērsusies, tad tu jau ticēji tādām lietām, ka var cilvēkam palīdzēt psiholoģiski, un cik es saprotu, ka hipnoterapija arī ļoti daudz strādā ar zemapziņu. Pareizi es saku tik tālu. Pareizi saka tik tā. Tu man rādi šādi, ja es runāju nepareizi. Tad kā tu nonāci līdz, es saprotu, es studēju psiholoģiju, pati daudz kam tikusi cauri, pati meklējusi palīdzību un pati uzdevusi sev arī jautājumus, bet kā tu nonāci līdz tik interesantai profesijai kā hipnoterapija? Jā, redzi, kā lai tev saka, jums hipnoterapija ir kaut kas ļoti fantastisks. Par to es varbūt pašās beigās, ne beigās, bet tā kā pie tā nonākšu. Bet kā līdz tam nonākt, tas nav, man kaķis vienkārši te kaut ko nometa, vienu mirklīti.
Viņš man palīdz, ja? Man kaķis ir tāds fantastisks. Viņš vēl viens mūsu skatītājs. Kaķi vispār ir unikāli. Reizēm piedalās sesijās, ierāpjās klēpī un murrā, ja? Tad, kad tev ir jābūt klusumam, viņi ir draudziņi. Man ir ļoti skaisti mīnkas, viņš tāds fantastisks vienkārši. Un vārds Smuki, ja? Smuki, tev šodien ir bišķiņ jāpaiet maliņā. Jā. Nu tā, ko es gribu teikt, ka tas nav kaut kas viens, kā tu nokļūsi līdz hipnoterapijai. Es domāju, ka tas ir daudzu gadu pirmām kārtām meklējumi un uzdoto jautājumu atbilžu versija hipnoterapija. Kā es līdz tam nokļuvu, es varbūt sākšu, lai būtu tā bilde bišķiņ skaidrāka. Es varu pateikt, ka es visu mūžu esmu bijis, tā kā jautātāja un vienmēr gribēju noskaidrot. Es domāju, ka, ja mana mamma tagad skatās un vai skatīsies, es domāju, ka viņa zina, ka vienmēr es esmu meklējusi un uzdevusi jautājumus un vienmēr esmu bijusi kaut kā tāda nestandarta cilvēks, kas vienmēr provocē uz kaut ko, lai noskaidrotu un tā kā izzinātu, kas vienmēr, tā kā apkārtējiem nav bijis ļoti komfortabli un varbūt pat skarbā veidā, es pat teiktu. Es esmu bijusi reliģijā, kas ir kristietība. Es esmu meklējusi atbildes tur. Es esmu meklējusi atbildes Jehovas lieciniekos, kad man bija 18 gadi. Tas gan bija ļoti īsts posms. Es esmu meklējusi vairākās citās, tā kā reliģijās, jo, tajā laikā vēl nebija viss tā kā šobrīd, ir pieejams pilns internets un tā. Un tad es nokļuvu fantastiskā, teiksim, pie fantastiska cilvēka, kas ir mans pirmais skolotājs. Es domāju, ka ļoti daudz pat nemaz nezinu. Bija savā laikā Sufija skolotāja Irina Golovina, kas ir Mevlanas ordeņa, tā kā ordenis. Ja zin vai nezin, kas tas sufisms ir vai sufija, tas ir dibinātājs Rumī. Rumī, kas ir nāk austrumu tā kā dzejnieks, mistiķis. Varbūt esat dzirdējuši, kas griežās ap savu asi, ja? Ir tādi derviši vai ceļotāji. Tas ir faktiski tā kā virziens, viena no reliģijām arī, kuru ceļš ir mīlestība. Un viņa ļoti faktiski... Ko lūdzu? Ļoti skaists ceļš. Ļoti skaists. Es domāju, tas bija pamats, jo es meklēju un man vajadzēja šīs tā atbildes. Un šeit skolotājs deva ļoti daudz zināšanas 10 gadu garumā par ļoti daudz ko. Un es esmu ļoti, ļoti pateicīga, jo mēs nevis vienkārši tikai kaut ko vienu, tā kā bijām, bet, tā kā mācījāmies, bet mācījāmies ļoti daudz psiholoģiju, ļoti daudz sakrālās zināšanas, ļoti daudz par citām reliģijām, par kristietību, par budismu. Mēs ļoti daudz devāmies daudzos ceļojumos. Es esmu izceļojusies ļoti daudz svētceļojumos. Esmu bijusi Tibetā 2 reizes pie Kailasa kalna, kas ir vispār garīgās, teiksim, virsotnes tā kā vieta, un es varu būt tikai ļoti pateicīga. Esmu 4 reizes bijusi Indijā un Peru, un nerunājot nemaz pa Konī. Es domāju, tas laiks bija ļoti, ļoti piesātināts, ļoti, ļoti bagāts ar to, ar tām zināšanām, ko faktiski arī šobrīd es varu ļoti daudz izmantot. Protams, ka tajā laikā daudz uzskatīja, ka es esmu sektā, jo nebija izpratni, jo tu esi katru sestdienu prom no mājām, tu ej un tu meditē, tu sēdi, un bieži vien cilvēki tajā laikā pat ļoti nesaprata, kāpēc tu to dari. Bet tas bija tāds vairāk meklējums priekš sevis. Protams, ka tur bija ļoti daudz kompensācija, jo tu kompensē ar skolotāju to, ko tu pats nevari, un pats tu jūties tur, nevajadzīgs un tā tālāk. Bet tas bija labi. Es domāju, ka tas deva tādu pamatu, lai es pati augtu. Protams, pagāja laiks, un es izaugu, un ar to jau tas viss nebeidzās. Pēc tam es varu teikt, ka es iepazinu pirmo reizi
kaut ko, kas saistās ar zemapziņu, bija tāda tikšanās ar Astru Cīruli, un es viņu varu noteikti teikt, ka viņa man ir pirmā, kas iepazīstināja ar šo te zemapziņas tā kā darbu. Tas gan saucās nevis kā hipnoterapija vai hipnozi, mēs viņus saucām par gaismiņām, vairāk kā regress, kad tu ceļo un mēģini saprast situācijas daudz dziļāk. Ka tas nav vienkārši kā terapijā runāt, bet nu jau tu ej jau dziļāk caur elpošanu, tu iekļūsi šajā transa stāvoklī un tu spēj redzēt daudz vairāk nekā parasti ar prātu tu spēj redzēt. Nu, tas bija tāds mazais tāds, kā lai pasaka, moments, kad es sāku aptvert, kad ir kaut kas tāds ļoti būtisks, ko mēs varam darīt, nu, dziļāk. Tad es, protams, pārvācos uz Angliju, un tas darbs ar sevi izzināšanu nebeidzās, jo es domāju, ka ik pa laikam es kaut ko meklēju un skatos un klausos. Bet pēc pirmā skolotājas sapratu, ka man vairs nav vajadzīgs skolotājs kā visu laiku, bet es no kaut kā varu paņemt pati sevī, nu tā kā uzsūkt, nu, un paņemt to, kas man ir vajadzīgs. Man vairs nav jāsako akli kādam. Un tas bija baigi labi, jo es iepazinos ar tādu fantastisku cilvēku, kas man deva zināšanas par prātu, kā tas darbojās, kā viņš vispār ir uzbūvēts, kā nu, tas Salamāts Serskenovs, fantastisks no Kazahstānas apgaismots. Es neteiktu skolotājs, es teiktu, ka meistars, kas dod ļoti fantastiskas lietas, izpratni, kā prāts mūs visu laiku muļķo, kā viņš spēlē spēlītes, un mēs tajā iekrītam. Un man tas ļoti daudz ko deva. Tad var noteikt arī ir tāds Jurijs Mečāhins, kas arī ir apgaismots meistars, psihologs, fantastisks cilvēks. Arī internetā var cilvēku apskatīties, viņam ir tādas mazi rullīši, bet arī viņa mācību un atbildes, nu viņas sasaucās, un tu sāc aptvert, kā viss ir uzbūvēts un kā tas darbojās. Pēdējā laika, ko es līdzi mācos, ir Jekaterina Sakoļska no Krievijas, fantastisks psihoterapeits, dakteris, homeopāts, fantastisks cilvēks, kas māca atkal pagriež visu vēl no cita redzes punkta. Un tad es satiku Ilonu Ķirsi no Latvijas, kas ir, varbūt noteikti zinām, varbūt jau cilvēki zina. Viņa ir elpošanas, integratīvās elpošanas tā kā, nu, meistars, kas faktiski var teikt, ka pulcina un apmāca arī tālāk nākamos elpošanas speciālistus. Elpa būs jūnijā festivāls, un viņa arī māca cilvēkus un ver viņus vaļā daudzām citām zināšanām. Un viņa kopā ar savu kolēģi Evitu Sirmaču veidoja grupu tieši par zemapziņas ceļojumiem un šīta hipnoze. Es domāju, ka es līdz galam sākumā neaptvēru, bet man interesē. Es vienmēr saku, es meklēju, interesē. Es nokļuvu šajā apmācībā, mācījāmies pietiekami ilgi, un es sapratu, ka es to jau zinu. Jo es esmu pieredzējusi. Es esmu to jau pati uz sevīm pieredzējusi, es esmu ļoti daudz. Man tikko arī manas draudzenes saka, beidzot tu dod uz āru, tu esi tik daudz, nu, tā kā uzņēmusi, jā? Man liekas, pienācis laiks ar to dalīties ar cilvēkiem. Nu, un šī te hipnoterapija ir faktiski tāds tā kā pilnīgi likumsakarīgs rezultāts tam visam, kam es esmu gājis gan personīgi cauri, gan arī mācījusies, ko es esmu apgūsi, jo nu, vienu tādu akadēmisku hipnoterapiju vienkārši mācīties pa solītim, tā kā tas ir, to var. Es nesaku, ka nevar, bet man liekas, ka es varu dot daudz vairāk, daudz dziļāk, ja tu to esi pilnīgi caur sevi izlaidis. Nu, tas ir mans gadījums.
Tāpēc, jā, tā es nokļuvu līdz hipnoterapijai, un šobrīd es ar to jau kādu laiku strādāju, un esmu ļoti, ļoti pateicīga, un esmu pateikusi ar Dievs sistēmas darbiem, kas man bija liels, protams, pirms tam sapnis un ilūzijas sabrukšana, un tagad es strādāju sevi, un esmu hipnoterapeits, un esmu ļoti gandarīta. Tā, ātri. Cik skaisti. Man jautājums ir, tu pieminēji ļoti daudz mentorus, es viņus saukšu par mentoriem, pie kuriem tu esi mācījusies. Un es arī sekoju ļoti daudziem cilvēkiem līdzi, un es runāju gan šajā brīnišķīgajā raidījumā Rokas darba nebijās ar visu spektru cilvēkiem un speciālistiem, gan savā darba vietā, gan savā brīvajā laikā. Man ļoti patīk, tas ir mans hobijs, ar ko es šeit tagad nodarbojos, runāt ar cilvēkiem, kas ir kaut ko forši sasnieguši un izdarījuši, man var iemācīt. Un visi man kā viens vienmēr saka, ir jāatrod savs mentors, ir jāatrod savs cilvēks, no kā tu vari mācīties un kurš to var daudz ko iedot. Citi lasa grāmatas, citi klausās podkastus, citi viņus zina personīgi. Vai tu šos visus cilvēkus kaut kā atradi personīgi un iepazini, un ja jā, tad kā? Vai arī kāds no tiem cilvēkiem ir tāpatās klausīts podkastā, vai kā mēs tagad sarunājamies intervijā, vai lasītas ir grāmatas, vai visi bija zināmi tev pašai, kā teikt, aci pret aci? Lielākā daļa ir aci pret aci, jo man ļoti patīk kontakts. Jā, man ļoti patīk. Es domāju, ka tad tu vari sajust to nezinu, enerģiju, to apmaiņu, to cilvēku. Viennozīmīgi ir ļoti daudz, pārsvarā, pat cik es esmu šobrīd Anglijā, ir ļoti daudz online, bet agrāk, tas vienkārši nebija iespējams. Tas bija tikai tiešajā, teiksim, līdz kaut kādam 2010. gadam, 12. Viss jau notika tikai klātienē. Un tikai tagad ir tā, ka tu beidzot vari kaut ko klausīties, bet es domāju, ka jau ir tā, ka tu ļoti labi sajūti, kurš ir tā kā, jau pamodies un kurš nevis vienkārši spēlē kaut kādu spēli, bet jau faktiski tajā līmenī, kad dalās ar to, kas ir viņš pats, ja? Nevis vienkārši iemācīts. Un es domāju, ka, te ir mazāk grāmatas bija agrāk ļoti daudz, bet jo tu vairāk esi pats savās sajūtās, tu sajūti un saproti, ka grāmatas ir super lieta, man liekas, viņas ir vienmēr vajadzīgas un būs, bet ja mēs varētu mācīties no grāmatām un pārveidot savu dzīvi, tad mēs visi būtu, guru. Es nedomāju, ka grāmatas ir forša informācija, bet vai tā konkrēti kaut ko uzreiz maina tavā dzīvē? Es drīzāk domāju, ka tā kontakts ar to cilvēku, ar to mentoru, ar sarunu ar viņu, tā miedarbība, jo man ir svarīgi arī, ka no tā mana mentora kaut kas nāk atpakaļ, ja? Kad es varu viņu uzrunāt, ka man viņa ir piekļuva. Ja es uzskaitītu visus pārējos cilvēkus, kurus es tā kā dzirdējusi, viņu ir miljoniem, ja? Bet es domāju tieši, uz kuriem es varu atsaukties, ja? Kaut vai uz tādu, es zinu, kā Astra, piemēram, kas man pirmo reizi ievadīja šajā zemapziņas tā kā, ceļojumā, ja, kas vispār ir. Tas nekur nebija izreklamēts, tas nāca caur pazīstamiem, tu viņus atrodi, viņi vienkārši uznirst tavā dzīvē. Un tā visu laiku kaut kas notiek, tas viss ir tāds, jā, es teiktu mistika. Tā. Jā. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu, ja nē, tad droši jautā. Kur tu atradi, tas ir kā tā, ka tu ieej tajā visā iekšā, tad cilvēki tiek iepazīstināti viens ar otru. Kā notiek tā mentora atrašana, jo ļoti bieži ir tā, ka cilvēkiem ir grūti atrast tos savus mentors, jo tu pati pirmie pieminēji, tie ir tiešām zinoši cilvēki ir ne tikai ar izglītībām, bet ar milzīgām praksēm, un ļoti bieži šos cilvēkus jau plēš uz pusēm, jo kurš tad negrib pie viņa mācīties, visi grib. Kā tu atradi šos cilvēkus un dabūji piekļuvi pie tiem cilvēkiem? Jāsaka, katrs atnāk savā laika posmā, viennozīmīgi, un kaut kā tur uz viņiem, uzduries, es pat nezinu, piemēram,
lai mācītos hipnoterapiju, man vajadzēja uzdurties internetā uz Ilonu, bet tad es ar Ilonu sakontaktējos, pat aizbraucu uz Latviju, tikties, un man bija svarīgi viņu satikt un samīļot, es nezinu, pataustīt un protams, nerunāt par komunikāciju, un es vēl aizvien ar viņu mācos kopā, un, nu, viņi vienkārši atnāk. Es domāju, drīzāk, ja tu esi atvērts tam, un ja tev ir šī ziņa, es nerunāju par to, ka tu vienkārši tā garām ejot lasi, kaut gan mūsdienās, tikko es esmu iznākus arī no attīrīšanās tūras, ir tāds meistars Artūrs Ķirps. Viņš runā par bioplēvi un serpentīnu un visām tām lietām. Es runāju ar draudzeni, ar kolēģi draudzeni, par attīrīšanos. Viņi saka, zini, ir tāds Artūrs Latvijā. Pat cik es Latvijā ļoti maz speciālistus zinu, es uzreiz meklēju informāciju par viņu, un es uzduros uz viņu. Un es eju uz to, un es saprotu, ka tas ir tas, ko man vajag. Saprotu, tā tas notiek. Jā. Viens kaut ko, kaut kādā veidā, bet viņi atnāk, un tu darbojies, un tas notiek. Tas vienkārši notiek, un attaisās vaļā, tā kā atpakojās, ja? Tu meklē, un viņš tev vienkārši tā aizved. Jau ir tā, ka, jā, ļoti daudzas lietas. Es varu pateikt, ka manā dzīvē, jau notiek tā, ka es meklēju konkrētu, piemēram, apģērbu gabalu veikalā, ja? Es zinu, ko es gribu nopirkt, kas man tieši tādu vajadzētu. Es zinu, ka man nav jāiespringst. Paies moments, un es atradīšu tieši tādu, ko es vēlējos, par vislabāko cenu, un viņš tieši gaidīs mani. Es nezinu, tas vienkārši tā notiek. To var saukt par muļķošanu vai kā, bet tā mistiskā lieta, ka tu tā kā izsaki savu vēlmi, un tu tā kā atbild uz to. Tā līdzīga ar skolotājiem, tā līdzīga ar lietām un ar notikumiem ir. Vismaz manā dzīvē jau šobrīd. Tev ir svarīgi zināt, ir svarīgi tomēr zināt, ko es vēlos. Un tādā ziņā es arī vadīšu tās domas, droši vien enerģiju tajā virzienā, un tad tās lietas sakārtosies. Cik es saprotu, ja es pati nezināšu, ko es vēlos, nebūs arī gluži tā, ka tā lieta pie manis atnāks. Es pareizi esmu sapratusi? Tu ļoti, ļoti, ļoti pareizi saproti, jo, ja tu esi kaut ko zini par kvantu fiziku, kur ir tava uzmanība, to tu arī piesaisti. Savā laikā gāju pie Pētera Kļavas, viņš bija pirmais, kas man to teica, viņam tāds lekcijas bija Latvijā, tad vēl, ja, es nezinu, vai šobrīd ir, kur tu to uzmanību fokusē, tur tu sniedz savu enerģiju, tur arī visums tev atbild, ja. Tā tas darbojās. Un vislielākā lieta, un kāpēc arī hipnoterapija, tas nav par to, ka mēs tagad tur pārgriezīsim savu dzīvi un tad visi laimīgi smaidīsim, būsim šausmīgi pozitīvi. Ne par to ir stāsts. Man liekas, visbūtiskākā lieta, ko es varu teikt, kāpēc tas ir vajadzīgs un vispār tieši to, ko tu tikko minēji, jo vairāk tu sevi pazīsti, jo vairāk tu sevi saproti, jo vairāk tu sevi jūti, tu esi sev tuvāk, tu saproti, ko tu gribi un ko tu taču negribi. Saproti? Un tas, man liekas, ir fantastiski, jo tas uzreiz tā kā tādu tīru papīru, tu ej tajā virzienā, taisnāk uz to, ko tu vēlies. Tu zini, ka tu, piemēram, negribi iet pie kartupeļu vagas un darīt kaut ko tur, nezinu, ar to. Tu gribi iet konkrēti tajā virzienā, kaut ko citu, gribi iet zemenes lasīt. Tāpēc, ka tev garšo zemenes, tu zini to, un tu iesi un tu meklēsi, un tev nāks pretī, saprot? Jo tu vairāk esi saskaņā ar sevi un zini, ko tu vēlies. Nevis vienkārši tev ir iemācījuši vecāki, nevis tev ir kāds pateicis vai skolotāji vai kāds cits, ja? Saucamās programmas, mēs jau šobrīd runājam par hipnoterapiju, tu notīri nost, un jo tu esi tuvāk patiesai savai dabai, jo tu faktiski tuvāk un ātrāk dabū to, ko tu vēlies. Tas ir daudz, tu zini, ko tu vēlies, un ko tu taču nevēlies. Tas ir attiecības, tas ir, nezinu, tas ir jebkas, Piemēram, mums ir ļoti labs piemērs, un es domāju, tu brīnišķīgi, Kristīna, atbildēji uz jautājumu.
mums iesūtījusi ir Agnese. Man veikalā ienāca klienti, kas mācījās pie Doloresas Kanonas. Es ļoti atvainojos, ja nepareizi izrunāju, jo es tiešām nezinu šo cilvēku. Un viņas meita pārņēma mātes praksi. Ļoti gribētos nokļūt pie viņas. Redz, cilvēks zina, es nezinu, ar ko Doloresa nodarbojas, bet tu jau viņu esi sastapusi. Tad kāds būtu Agnesei varbūt tāds pagrūdiens, kas viņai būtu jādara, lai viņa to savu sapni sasniegt. Tātad viņa jau zina, ko viņa vēlas, un es pieļauju domu, ka ir jāmeklē šis cilvēks vienkārši rokās, tajos pašos sociālos mēdījos. Tas būtu tas, ko es darītu. Tagad tu mums, Kristīna, pateiksi, ko tu darītu. Es viennozīmīgi izprastu to, kāpēc man viņa ir vajadzīga, ko es gribu no viņas. Un faktiski, jā, ja es 3 reizes dienā par viņu domātu un meklētu, tā informācija lobītos vaļā un viņa vēl vairāk nāktu. Tie ir tāda, nerakstīta, kvantu fizika, es pat teiktu, tā nav gluži mistika, kvantu fizika. Es skatos, un man vienkārši sāk atbildēt pilnīgi visus to. Man pēkšņi uzrodās cilvēki, kas kaut kādā veidā ir, teiksim, ar šo te cilvēku saistīti vai kaut kādā. Visvienkāršākais veids ir internets, jo mēs pat neapzināmies, ka internets arī ir kvantu fizika. Viss darbojās, viss notiek. Tā ir tā virtuālā realitāte, līdzīga, vai mēs varējām iedomāties kaut kādus gadus atpakaļ, ka viss tā, tu nospiedīsi pogu, tu meklēsi, un tev sāk mest ārā, piemēram, ja? Tur ir vesela algoritmi, kā darbojās Facebook, kā darbojas Google, kā darbojas. Mēs varam visu to norakstīt, ka tas ir ārprāts, bet no otras puses es meklēju, man atbild. Jā. Un es domāju, šai meitenei, šai sievietei, meklē, skaties, un jo vairāk tu tajā visā iedziļināsies, bet kas ir pats būtiskākais, ja es vienreiz tā kā padomāju, es gribētu būt forši, ir atšķirība no otra, kā es to varētu izdarīt, jā, es to varētu, nezinu tā, un tu raisi savas domas arvien vairāk un vairāk šajā virzienā, un tev līdz ar to arī idejas nāk vairāk, jā? Jo neviens tev priekšā nevar pateikt, bet tev pašai nāks, jo tu vairāk par to domāsi, jo tu vairāk tajā plūsmā būsi iekšā. Jo tu vairāk esi plūsmā, jo tev vairāk nāk idejas, jo vairāk nāk idejas, jo vairāk nāk rīcība, jo nāk rīcība, tas noved tev pie rezultāta. Tā tas notiekās. Mums tikko tik paskaidrots, Dolores ir pasaules slavena hipnoterapeite. Un tad mēs pieturamies pie šī un pastāsti, kas tad notiek hipnoterapeita brīdī, seansā. Un kas hipnoterapija mēs tagad saprotam, tas ir par zemapziņu, tas ir, kas mūsu iekšā notiekās, bet kas notiek tajā brīdī, ja es, piemēram, pie tevis pierakstos, un kāds notiek seans? To mums arī jautā Anna, vai es atvainojos, Anna, kādā veidā ir iespējams pieteikties uz hipnoterapijas seansu, un tad nākošais mans jautājums ir, kas notiek hipnoterapijas seansā un cik viņš ir ilgs, tad pastāst mums tādu buķetīti, kā tas viss notiekās no pieteikšanās brīža, kā es varu pieteikties līdz tam brīdim, kad es jau nonāku tavās rokās un kas tad mani sagaidē ceļojumā, kādas atbildes varu rast tajā ceļojumā. Pa hipnoterapiju ir viennozīmīgi, es jau esmu likusi arī internetā un teikusi, un es domāju, to var izlasīt un arī pārbaudīt manus vārdus. Hipnoze ir trans. Trans, kur prāts tiek konkrēti ievests alfa viļņos. Ja mēs nedaudz bišķiņ pataisīsim vaļā šo informāciju, tas ir būtiski saprast, ka mūsu prātu faktiski ir tā kā frekvences viļņi, kā mēs darbojamies. Ja mēs pieslēdzam aparātu, mēs to varam izmērīt, ir konkrēti viļņi, viļņa garums ir garāks, ir īsāks. Jo īsāks garums, jo mums prāts darbojās ātri, parasti tā ir, tūlīt pateikšu, es tas pieliku uz priekšā, tie ir beta viļņi. Beta viļņos mums prāts darbojās ātri, mēs esam fiksi tur, mums ir tur, tas ir līdzīgi tā kā,
man tagad ir jānopērk tas, tad vakariņās man jāuztais tas, man bērniem tas, man tur ir dzīvnieks tas. Prāts darbojās ātri, ja? Tie ir beta viļņi. Tad ir nākamais ir alfa viļņi, tā kā meditatīvs stāvoklis, kas faktiski jau ir tuvu hipnozei, kad prāts nomierinās. Tas ir līdzīgi, tā kā mēs jau ejam gulēt, bet vēl neesam aizmiguši. Mēs esam tādā pilnīgā labsajūtā, ķermenis atslēdzās, un viņš paliek tāds mierīgs. Mēs vairs nedomājam. Mēs varbūt kaut kādā ienāk doma, bet viņš tā kā mierīgi. Tad viļņa garums palielinās, un mēs tā kā jau mierīgi. Tas ir meditatīvais stāvoklis, ko faktiski pārsvarā izmanto hipnozē, un šis te hipnoterapeits ir tas, kas tevi ievada šajā te alfa viļņos, ja? Tātad, kāpēc tev ir vajadzīgs? Reizēm cilvēki meditatīvā stāvoklī nonāk šajos alfa viļņos, bet taisni hipnozē, tad mans uzdevums ir ievest cilvēku šajos alfa viļņos, kur tu atslābinies. Un jau tuvojas tā kā tādam vieglam transa stāvoklim, ka tu nevis ar prātu visu tagad kontrolē, bet viņš ir tāds mierīgs, viņš jau sēž uz soliņa, un es varu uzdot tev daudz jautājumus, ka viņš vairs neiespringst un netaisa šīs te aizsarga sistēmas mehānismus, kas vienmēr kontrolē. Ko viņi par maniem padomās? Kas tagad būs? Ko es darīšu? Tas viss tā kā lēnām paiet nost, un tu mierīgi vari risināt dziļākus jautājumus caur prātu. Tas ir prāts, bet tā ir jau nevis apziņa, bet zemapziņa. Tātad es runāju par prātu, zemapziņa, kas ir šajos alfa viļņos, kur nav šie te filtri, jo mums katram ir priekšā filtri daudz. Ja? Mēs nelaižam jebkuru katru iekšā un tā tālāk. Tātad šajā gadījumā tas tiek pabīdīts smuki nost, un es strādāju ar šo. Tu prasīji, ko var risināt. Zemapziņā var risināt jebkurus jautājumus. Jebkurus. Tur vispār nav limita, ja? Var strādāt ar iepriekšējām dzīvēm, ar dzimtas jautājumu sakārtošanu, ar attiecībām, ar atkarībām. Es varbūt mazāk pieļauju domu strādāt ar psihiskām lietām, kas ir jau klīniskas. Es varbūt domāju, tur ir vajadzīga tāda jau, vairāk profesionāla un varbūt tāda šaurāka lieta. Bet es domāju, ka tas arī ir iespējams, bet es nedomāju, neattiecinu to uz sevīm. Bet visas pārējās lietas, kas ir zemapziņā, tur nav nekāda limita. Tur ir jebkas, pašapziņa, pārliecība, resursi, mērķi, jebkura lieta, kas tevi interesē, jo faktiski tur nav limita. Tas ir tāds bezgalīgi, pieejama lieta, ko var daudz, un cilvēki tie, kas ir bijuši, viņi ir pārsteigti, cik viņi ir bagāti, cik ja paņem nost tos filtrus, tur ir tik daudz kā, jo tur ir piekļuva visai pieredzēji. Ir cilvēki, kas tic, ir kas netic, bet piekļuva tai informācijai, dvēseles informācijai, kas ir visu dzīvu garumā. Tas nav tikai šī dzīve. Tur ir tik daudz pieredzes, un tur nāk tik daudz informācija caur taviem senčiem, caur DNS, ir zināms. Tur ir, tas ir tāds, bezgalīgais stāsts. Jā. Un daudziem ir vēl projām stereotipi pret hipnozu un viss, kas ir saistīts ar hipnoterapiju, un tad mani nelaidīs vaļā, vai, piemēram, pie konkrētām, kā humoristiski raidījumi rāda pie konkrētām skaņām, vai kaut kādiem dzing, piemēram, es tur sākšu tēlot pērtiķīti vai kaut ko tam līdzīgu, tad pastāstīt mazliet nomierini tos cilvēkus, kuriem varbūt hipnoterapija un hipnoze ar to asociējās, kad tu varbūt vari kaut ko ļaunu tam cilvēkam tajā brīdī nodarīt, jo viņš ir atvēries, vai viņš atcerēsies vispār, ko viņš runā un ko viņš ir redzējis tajā zemapziņā. Nomierināt sakars uz šos prātus, jo es pieļauju domu, ka cilvēki par to domā. Tas ir foršs jautājums, man ļoti patīk. Man vispār patīk, kā tu uzdod malacis. Tu jau zini, tā kā rīktīgi. Ir tā, ka sesija ilgst no 1,5 līdz 2 stundām, un jā, tas ir būtisks jautājums, ko tu jau tikko pieminēji, ētika, un
tici man vai nē, bet es katram hipnoterapeitam neusticētos. Man ir ļoti būtiski redzēt to cilvēku, sajust viņu un nodibināt kontaktu un par viņu uzzināt vairāk, jo es viņam uzticos. Iedomājies, es viņam uzticos ar to, kas ir mana tā iekšiena. Tas nav joks. Ir tā, ka ir līdzīgi kā dakteriem ir Hipokrāta zvērests, ir arī ētika mums, ka mēs mācoties, esam pilnībā informēti un apņemamies to, ka mēs tikai un vienīgi strādājam ar labiem nolūkiem. Mēs nečukstam ausī cilvēkam neko tādu, kas viņam varētu kaitēt. Bet ko es varu nomierināt cilvēkus, ka nav tā kā jūs esat redzējuši filmās vai kā lai pasaku, uz tām saucamām skatuvēm, ka tev tinkš, 1, 2, 3, un tu tur guli un neko nesaproti. Tā nav. Tāpēc, ka tu visu dzirdi, kaut kādā mērā tu kontrolē to, vai tu gribi atbildēt, vai tu gribi laist to vadītāju dziļāk vai nē. Tu visu atceries. Tur nav nekāda tāda, tas ir līdzīgi tā kā pirms miega, tev kāds blakus sēdētu un teiktu, vai tu gribi iet vai nē, tev ir tāda gurdena sajūta, bet tu visu atceries. Tur nav nekā tāda, ka tevi tagad ievadītu un bez tavas ziņas rakņātos par tavu galvu. Tas nav tā. Tu dzirdi visu, tu redzi visu, tu sajūti visu. Un tu pat atbildi. Tā ir līdzīga saruna tā kā mums ar tevīm. Tev ir acis ciet, es tevi redzu, bet tev ir pilnīgs atslābuma stāvoklis. Tu tā kā miegā sarunātos ar manīm, bet tas pat nav miegs. Tas ir tāds, viegls trans, bet tu visu saproti un kontrolē un redzi. Jo būtiskākais priekš manīm ir, ka nevis es tev redzu un pēc tam es tev atstāstu, bet tu pati redzi. Tu pati redzi visas atbildes. Un man vairs nav nekas tev jāskaidro. Mēs strādājam kopā. Es kā vadītāja tikai tevi vadu. Es redzu, kā tas darbojās. Es redzu, kur prāts tevi tina pirkstu, kur tevi apmāna. Un man ir būtiski parādīt. Bet visa redzēšana ir tevis paša. Un tas ir tas būtiskākais. Bet, ētikai ir jābūt un uzticēšanās ir jābūt. Jo lielāka ir uzticēšanās, jo dziļāk var iet dziļumā. Šajā gadījumā man ir ļoti būtiski nodibināt šo te kontaktu ar cilvēku viennozīmīgi, un es pateikšu, ka es neesmu priekš visiem. Kādam varbūt es nepatikšu, bet tad viņam ir jāmeklē tas, kas viņam patīk, un tas ir būtiskākais. Ja tev nepatīk mana balss, mēs neko īsti nevarēsim sadarīt. Ja tev nepatīk, kā es uzdodu jautājumus, nesanāks. Un tas nekas. Tas arī viss ir kārtībā. Tad tev ir jāiet un jāmeklē savējais, jo kaut kur ir tavējais hipnoterapeits. Bet šai te saiknē ir jābūt un uzticēšanās, un es domāju arī tam cilvēkam, kas pie manis nāk, es arī, es eju pie cilvēka, kas daudz ko zina. Nevis tikai, šauri iemācījies un ne pa labi, ne pa kreisi. Man vajag, lai tā sula, lai ir tas, košums, lai var iet dziļumā. Es tā cenšos atbildēt varbūt pārāk daudz, bet, Ne, ļoti labi, jo, manuprāt, šis ir arī mazliet tāds stereotipiem apvīts novirziens, un cilvēki ir tendēti baidīties mazliet no tā, ko mēs nesaprotam, tāpēc mēs mēdzam baidīties. Ļoti labi, ka tu mums stāsti un dod pēc iespējas vairāk informācijas. Tad, piemēram, ja es kaut kādā brīdī šo pusotru stundu, 2 stundu laikā sajūtos, kad kaut kā neveikli un ka man gribētos tā kā pārtraukt, tad es droši varu pateikt stop, un es no transa tiek izvadīta ārā, un mūsu seanss ir beidzies. Jā, viennozīmīgi. Man tā ir bijis, un es varu pateikt, ka tā ir tāda ļoti neparasta pieredze, bet es sapratu, ka cilvēkam bija pārāk sāpīgi un pārāk smagi. Ir arī tādi momenti, jo man kā vadītājam ir ļoti svarīgi sekot tev līdzi, vai tu esi drošībā, vai tu neaizēji kaut kādās, tādos pārdzīvojumos, kur tu nevari atnākt atpakaļ. Un man ir svarīgi tevi atvest atpakaļ un tevi nomierināt, un ka tu esi drošībā, ka tie iepriekšējās situācijas traumas šobrīd nenotiek ar tevi, tev viss ir kārtībā, un ar tavu visu ar ķermeni.
Bet ir bijis moments, ka cilvēks vienkārši, viņš nav gatavs. Viņš šobrīd nav gatavs, un tas arī ir ok. Saprast, ka es šobrīd nevaru vairāk, kas tālāk mani nelaiž. Un jā, tu vienkārši pieņem to, un tur vairs, redzi, man liekas, ka, jau ir tā, ka tu vairs nevienu nevērtē un nesodi un neiedomājas, kurš tur ko dara. Katram ir savi procesi un savu pakāpi gatavība atvērties vai ko. Viņš ir domājis, ka viņš var, bet īstenībā, tā kā jā, tas viss ir kārtībā, tur ir pilnīgas tiesības un jā, kāpēc ne? Tad kā tas notiek? Tas notiek arī caur online, vai tas ir jādodās kaut kur pie tevis, vai tu dodies pie cilvēkiem? Kā notiek šie seansi? Zini, man šausmīgi patīk. Man ļoti patīk šis laikmets, un es vienkārši kaifoju, jo pirmām kārtām jau mēs varam ļoti daudz izzināt, un internets piedāvā visu, informācijas gūzmu, ko tik vēlies, ja? Un arī faktiski šajā darbā es gribu pieminēt Polu Makinenu, kas ir Anglijā ļoti slavens hipnoterapeits un coach. Es pie viņa arī gāju uz vienu no sesijām un tā kā mācību sesiju un iedevu foršus instrumentus. Viss notiek online. Un vairs nav tev jānāk pie manīm, te jābrauc uz Angliju, vai man ir jāatbrīvo istaba, lai tu nāktu un šeit un Surot, viss var notikt šeit online. Kas ir būtiskākais? Tā ir video kamera, ja? Kad es tev varu redzēt, jo man ir būtiski tevi redzēt, ko tu dari, vai tu elpo, kas notiek, vai tev sāp, vai, tas ir vajadzīgs. Bet faktiski viss notiek online. Un tas ir pats burvīgākais. Man liekas, tas ir fantastiski. Jā, par ko es esmu ļoti pateicīga. Internets mums citreiz, un es pilnīgi piekrītu, jo arī man ir ļoti daudz iespējas. Man ir bijusi iespēja pabeigt augstskolu tikai esot online. Man pat nav bijis jābūt tur nekur uz vietas, pat izlaidumā nevajadzēja būt uz vietas. Un es strādāju daļēji arī online un tikai no mājām, ka man pat nav jāiet, nekur jābrauc, nekas jādara. Es pilnīgi piekrītu. Bet, piemēram, ja seans vidū, kaut kas notiek ar internetu, jo citreiz internets mums arī saniķojās un visādi. Tā nav nekāda problēma. Ar maniem nebūs tā, ka es tur palieku guļoša, līdz vīrs atnāk mājās, un tā viņš mani ceļ augšā kā tādu, kas tur kristāla kalnā, kura no tām skaistulēm tur gulējas niegbaltīt vai kas, un daudz to skūpst, un tā modina. Nekas tāds ar mani tad nevar notikt, ja gadījumā mums tur kaut kas nobrūka abām, vai man, vai tev. Parasti ir tā, ja gadījumā kaut kas nobrūk, nekāda vaina pārzvana, un tad lieto parastos sakars, vai pārzvana drusciņu vēlāk, vai, reizēm ir arī, kad cilvēks ciešās un nesaka, viņam ļoti vajag uz tualeti, ja, aizskriet tajā laikā. Jā, tas tā notiek, bet tad ir atkal jāievada šajos te viļņos, un tas ir mans darbs, tā kā tā nav liela problēma, ja kaut kas pārtrūks, tas ir pilnīgi dabīgi, un sliktākā gadījumā, ja kādam rodās kāda panikas lēkme vai kaut kas tāds, tad būtiskākais ir ar to cilvēku dabūt kontaktu un viņu atvest atpakaļ un nomierināt. Man tādi gadījumi nav bijuši, bet, ja gadījumā kas parasti, tad pārtraucās, bet vienalga sakontaktējās un dabū to cilvēku atpakaļ, jo, nav jau tā, ka viņš ir pilnīgi aizgājis un tagad tur varbūt viņš pagulēs un atnāks, bet, es nedomāju, ka viņš ir, tā kā kaut kādā veidā, danger, kā latviski. Briesmās, kaut kas. Galvenais, ja viņš ir horizontāli un viņš guļ, tad viņš sev nevar neko nodarīt. Un tā. Man tāds gadījums nav bijis, arī neesmu dzirdējis, ka kādam citam parasti ir atzvana vai sazvanās, ja kaut kas notiek, vai telefons izlādējās, vai, cilvēks jūt, jo redzi, te jau ir tā, ka viņš jau ir saiknē ar manīm. Un tas jau ir viņš jau to saprot, ka kaut kas nav ilgi, man neviens nerunā manīm. Viņš nāk pats laukā no šī te transa, ja? Tā kā nav tā, es vēlreiz uzsveru, nav tā, ka cilvēks ir ciet, un viņš vispār nerunā, un ir klusums. Hipnoterapijā klients sarunājās ar vadītāju.
Tā ir tāda pati saruna, kā mums šobrīd notiek, tikai viņa ir daudz mierīgāka, daudz dziļāka, ar aizvērtām acīm, transa stāvoklī, tādā meditatīvā, un tu man atbildi uz jautājumu, es tev uzdodu, un tu atbildi, un tu man stāsti, ko tu redzi, ko tu jūti, tā tas notiekās. Tā kā nav tā, ka tu nekontrolē, kas notiek. Tas ir brīnišķīgi, un paldies par tavu atbildi, jo tās ir parastākās lietas, par ko cilvēki visvairāk arī uztraucās šajā tematā. Mums Džeina uzdod jautājumu, vai arī bērnu var vest uz hipnoterapiju, uz hipnozi. Vai tu strādā arī ar bērniem? Lai cik interesanti, tad, kad es mācījos, es sapratu, ka bērni ļoti labi, mums skolotāji paskaidroja, ka bērni faktiski ļoti, ļoti labi padodās hipnoterapijai. Es to nekad nebiju tā iedomājusies, bet tad, kad man bija mazs tēls, faktiski es jau piekopu to, jo bieži vien tu pat neapzinies, ko tu dari, bet tu jau to dari. Tad, kad man dēls saslima, un viņš man neļaus samalot, es viņam skaidroju, viņš tur guļ gultiņā, un es viņam saku, tu redzi, mums ir slimība, vai palaidīsim ārā viņu pa logu. Un bērns parasti, vecākam tic, un es viņu tā iedvesmoju, rekur, laižam ārā pa logu, redzi, viņš skrien projām, tev attaisīsim logu, izlaidīsim ārā. Strādā, 100% strādā. Un es jau to biju piekopusi, nezinot, ka šī te suģestējošā, faktiski savā ziņā hipnoterapija jau notika, ko es darīju ar savu dēlu. Tagad, kad es mācījos, es sapratu, wow, jā, ar bērniem strādā, un pat nevajag hipnoterapeiti, jūs pats varat pamēģināt, tad, kad jūs stāstat bērnam pasaku vakarā, jūs tieši to pašu darat. Kad viņš jau ir šajā mierīgajā stāvoklī, jūsu balss ir monotona, jūs taču nestāstat pasaku, jūs stāstat mierīgi, tur bija tas viss notiek, un tu viņam formē šo te zemapziņā to stāsti, pasakas un skaidro. Tieši tādā veidā, un bērni, viņiem ir šī te, pat cik viņi dzīvo citos viļņos, ja, kā pieaugšie, viņi nav šajos te saucamajos delta viļņos, ja, viņi ir konkrēti jau, jau naturālā veidā šajos alfa viļņos, ja, viņi ir pilnīgi, viņi jau uzsūc to, un viņi jau tur darbojās, viņiem viss notiekās. Un padodās fantastiski. Jūs kā vecāks, es pat varu ieteikt izmēģināt. Ja viņam sāp vēderiņš, noguldat viņu un sakat, kas tajā vēdriņā ir, kas par vainu, uzdodat vienkārši jautājumus. Sakat, mēs varam palaist vaļā tagad. Ar tādiem vienkāršiem tekstiem. Un bērnam, cik jūs esat vecāks, viņš jums tic. Jā. Uzticēšanās ir milzīga. Ja jūs to pasniegsiet, jūs varat mierīgi palaist vaļā. Protams, ja tur nav akūta situācija, nav jāved uz slimnīcu, es domāju, bet, kaut kādā veidā, kaut kāda saaugstēšanās vai kaut ko strādā, godīgi pasaku, es pat vēl nebiju hipnoterapeits, tas bija pirms gadiem, man dēlam šobrīd 23 gadi, tā kā viņš bija maziņš, es jau to darīju, un strādā riktīgi, jā, bērns var, ja ir kāda nopietnākas lietas, vai, nezinu, kaut kādas problēmas, viennozīmīgi, jā, hipnoterapija ļoti labi strādā. Ir dzirdēt visādi, arī no manas skolotājas, ja, stāsti par to, ka bērns nerunā un tad caur regresiju, caur to, viņš pilnīgi aizved uz citu iepriekšējo dzīvi un atrod to cēlu, un kas tad ir, kāpēc viņš šobrīd varbūt pat nerunā un tā. Tā kā ir visādi tādi piemēri, skaisti piemēri, jā, ar bērni ļoti viegli padodās. Tad, cik es tālu saprotu, ka tajā brīdī tas cilvēks saprot to sakni savai problēmai. Viņš, piemēram, saprot, kāpēc man ir šī problēma. Es tikai tagad vienkārši uz sitienu minēšu vienas savas radinieces piemēru. Man vienkārši reiz ienāca prātā, kas sasaistās ar šo visu lietu, man jautājumu nākošo. Tātad manai radiniecei ir problēma ar vienu konkrētu cilvēku tipu viņas dzīvē, jau kopš bērnības. Viņai viens tips cilvēki kāpj višķiņu uz galvas. Un viņa var mainīt darba vietu, viņa var mainīt tur vēl kaut ko, bet pilnīgi kā viņa griezīsies, tā tas grābeklis viņai būs priekšā un tankš pa galvu. Viņš šo cilvēku atkal satiks citādākā formātā, pilnīgi savādāk, bet
situācija būs savādāk, bet ideja būs pilnīgi viena un tāda pati. Viņa, piemēram, pie tevis aizietu ciemos, un mans tāds ļoti savs ieteikums ir, nu, tev jātiek ar šādu cilvēku tipu ir galā, un tad tu viņu vairs nesatiksi. Jo nevienam citam jau nav problēmas, tev ir tās problēmas. Un tas ir tā ļoti sausi un, kā teikt, tā bomba pa galvu. Nu, viņa aiziet tagad uz hipnoterapiju, es viņai iesaku, es saku, es tādu Kristīnas Miltiņu zinu, lūdzu piesakies, ļoti superīga sieviete. Viņa pie tevis aiziet, un, piemēram, viņa tajā hipnozes brīdī saprot, kāpēc viņai tas tā ir. Bet, piemēram, bet tas ir tagad ir pur citu problēmu. Citam ir attiecības, citam varbūt nauda, citam tur vēl kaut kas veselības problēmas kārtējās. Es tad esmu sapratusi to cēloni tam visam. Kas notiek pēc tam? Kā es varu strādāt ar to savu problēmu, kad es esmu viņu hipnozes laikā sapratusi, no kurienes viņa nāk? Kā es varu strādāt ar viņu? Es kaifoju. Man tā patīk tavu jautājumu. Viņi ir tādi, cik forši, ka var tā izlobīt un es varu tā forši atvērt un pateikt. Man tiešām jāsaka, tev ir talants. Hipnoterapija. Es to ļoti novērtēju, bet man ir arī ļoti interesanti, jo šis temats ir tik interesants un tu tik daudz izstāst, ka man vienkārši slai tikai rodās vēl ko varētu pajautāt. Forši. Ir tā, ka hipnoterapija un hipnoze un zemapziņa, darbs ar zemapziņu ir viena liela, fantastiska lieta. Kādā ziņā? Iedomājies, ka tev nāk problēma, problēma. Tu viņu ieraugi zemapziņā, kā tu rīkojies, un viņai parasti apakšā ir saknīte, no kurienes, kāpēc viņi ir, piemēram, tai draudzenē vai, paziņai, viņa sevi nenovērtē, vai viņa sevi ļoti zemu vērtē, un viņai visu laiku trāpās priekšnieki, kas viņai parāda to no ārpuses, ka viņa sevi nevērtē. Viņai uzkrauj darbus, viņu tur, pagrūž vai vēl kaut, katrā ziņā, un viņa katreiz saraujās un tā kā iebaksta viņai tajā sāpīgajā vietā, un viņai sāp. Hipnoterapijā tu redzi šo te saknīti, no kurienes viņa aug. Es viņu aizvedu līdz šai situācijai, ka viņa ierauga, ka šī nevērtība nāk faktiski jau šūpulī no mammas. No tā, kad padomu laikā tur vispār nevarēja izpausties, tev bija jāsēž šitā te zem juntiņa un nelien ārā, tad tu nedabūsi pa galvu. Un viņas mamma ielika viņai šūpulītī šo te skaisto lietu, un viņa tagad tā dzīvo. Tā saucās programma, kas nāk tur no senčiem, varbūt pat vēl tālāk. Un tad sanāk tā, kad mēs šo programmu atpakojam vaļā, viņi to redz, bet mēs tajā pašā laikā viņu transformējam. Kā mēs viņu transformējam? Mēs viņu vizualizējam un ļaujam to cilvēkam ieraudzīt kā tādu priekšmetu vai lietu, kuru mēs fiziski varam kaut ko sadarīt šajā redzējumā. Sasmalcināt, sadedzināt, izmest, da jebko, vai atdot atpakaļ, no kurienes viņa ir nākusi. Tas nozīmē, šo te programmu galvā, viņai jau ir informācija, mēs taču viņu sadedzinājām. Saproti? Tātad mēs viņu transformējam un saņemam pretī kaut ko, ko mēs iepildam pareizo programmu. Es esmu vērtība. Es esmu, superīga. Es esmu, tur da jebko var ielikt iekšā ar plus zīmi. Es tagad varu pastāvēt par sevi. Es zinu, ka es esmu mīlama vai, jebkas. Mēs ieliekam tajā pašā brīdī, kad mēs to tā kā noņemam nost, mēs ieliekam iekšā. Es ļoti primitīvi šobrīd tā stāstu, lai būtu sapratni. Lai visiem ir saprotams. Lai ir saprotami. Mēs ieliekam iekšā, cilvēks sapildās, un viņam pēc tam faktiski nav nekas jādara. Te ir viens moments. Hipnoterapija nekad nav brīnum nūjiņa. Te nav tā, ka es atnākšu, uzsitīšu pa galvu, un tur jau viss būs kārtībā. Jo mēs neesam, ja mēs būtu tikai, kā lai tev pasaka, tāds akmentiņš, šitāds te, un viss. Mēs tādi neesam. Mēs esam tā kā sīpoliņš. 1, 2, 3 kārta, vēl un vēl un vēl. Un kas ir hipnoterapijā?
jo tu dziļāk taisi vaļā šīs te kārtiņas, jo tur ir daudz visādas negatīvās saknītes, un bieži vien ar tām saknītēm vairākām vajag pastrādāt. Un vienu mēs noņēmām vienā seansā, varbūt mēs vienā seansā noņēmām 2 saknītes, arī forši, bet reizēm tur vajag 5 saknītes noņemt, jo, iedomājies, cilvēks dzīvo gadiem, un viņš tak sev krauj virsū daudz. Tu nevar vienā hipnoterapijā domāt, ka tu tagad ar vienu aiziesi, un viņš tev visu noņems nost, tava psihe to neizturēs. Man jau kā tam hipnozes terapeitam arī ir jāredz, vai tu neesi par daudz, tu vari paņemt tikai kaut ko vienu vienā reizītē, vai 2. Nevienmēr cilvēki var tik daudz izturēt. Saprot, tas ir tā psihi, tas ir reāls darbs galvā, ja? Saprot, tas ir, tu tā nevar tā tingš un visu notīrīt. Es domāju, ka tad sajuktu cilvēks prātā, bet tas ir tā pamazītēm jānoņem nost, un tāpēc ir tā, ka to var transformēt šajā uzreiz seansa laikā. Jā. Faktiski es redzu šobrīd ar tiem klientiem, kuriem strādāju, man ir vairāki seansi, un es redzu, kā mainās tas cilvēks, viņš pat izaug no, man ir viena fantastiska kliente, no pusauģa, ja, tā kā sieviete, viss ir kārtībā, bet pusaudzis iekšienē, un tu redzi, kā viņi izaug par pieaugušo, sāk uzņemties atbildību, mainās dzīve apkārt, un tu redzi to rezultātu, un tu vienkārši, tas strādā. Nu, apmēram tādā veidā, ja? Tā kā nav tā, ka tagad, es ceru, ka es atbildēju uz to jautājumu, kas man pēc tam ir jādara. Tev ir vienkārši jādzīvo. Jā. Nu, ar to tā hipnoterapija ir, viņi ir super. Ja domājies, tu ienāc, transformē un piepildi jaunu un ej tālāk. Un tas man liekas ir, kāpēc man viņi tā dikti patīk, jo, nu jā, tev nav tur gadiem jāiet uz terapijām pie psihoterapeitu un tikai jārunā par to. Tu šeit, jo motivētāks cilvēks, jo vairāk viņam gribās tikt ar to galā vai kaut kādā skaidrībā. Viņš nopietnāk pie tā, tu pieiet, jo labāk rezultāti. Jā. Nu tā. Super. Un mums vēl ir pēdējais jautājums. Es jau varētu runāt, bet mums lēnā garā iet ēteris laiks uz beigām. Un pēdējais jautājums, vienu mēs jau atbildējām, vai ar vienu sesiju pietiek, tad es saprotu, cik tur ir tie iedīglīši, tik arī tās sesijas būs. Pareizi sapratu? Nu, kā lai tev saka, es personīgi, man ļoti patīk izstrādāt, jo tad tu neesi, es neesmu viengabalains cilvēks, man ir daudz visa kā. Bet ir tā, ka, piemēram, tev ir viena konkrēta lieta, tu gribi izmēģināt, man ir konkrēta lieta, nevar iemācīties angļu valodu. Ok, strādājam ar vienu lietu un paņemam viņu tā pamatīgi, saproti? Jā. Un tad skatāmies, kas notiek. Vai ļaujās, vai tas atpakojās un cik ilgā laikā. Jo tu tici vairāk, tas arī ātrāk notiek, bet var vienu, un tam nav nozīmes. Tev, piemēram, tikai angļu valoda, tu gribi šo te filtru noņemt nost, kas tev palīdzētu iemācīties angļu valodu. Tu gribi viņu vienkārši notīrīt, lai tu vari uzņēmīgāk to valodu tā kā uzņemt. Ok, bet ir cilvēki bieži vien, kuriem ir dziļākas šīs, piemēram, tā pati sevis nevērtība vai kaut kas, attiecību lieta, ja, ar otru cilvēku neveidojās, vai tu esi viens pats. Tas jau nav tikai viena lieta. Nu, tur ir gūzma, tur ir, saprot, tās programmas, viņi jau ir viena uz otras, ja. Jā. Vīrieši ir riebīgi, man vienai smagi jāstrādā, es esmu resna. Nevienam nepatīk resnie cilvēki. Man ir 5 bērni, pie vīrieša es nevaru tikt. Ja domājies, tas viss, tur jau programmas ir virsū. Un tāpēc bieži vien ar vienu seansu nepietiek. Bet man patīk, ja tās ir 10 sesijas, un tad viss, tad ej dzīvot un tad skatāmies. Man nevajag uzsēdināt tagad, ka tu nāksi nemitīgi un darbosies. Nu, tā apmēram. Tā kā es
es ceru, ka es atbildēju, kad ir arī viena sesija ok, bet ja tu gribi dziļāk un daudz pamatīgāk to izstrādāt un tiešām mainīt dzīvē kaut ko būtiski, nu, ir vajadzīgs vairāk par 1, 2, 5 līdz 10, tas ir tā kā, jā. Jā, un ja man, pirms pēdējā jautājuma, ja man nav nekādas, piemēram, es tagad uz sitienu nevaru izdomāt neko, par ko es gribētu pie tevis vērsties, bet es ļoti gribētu, bet es tā uz sitienu tagad nevaru tā izdomāt. Man ir problēma, it kā varbūt, es nezinu, ir tā problēma vien, bet, īstenībā jau nav problēma, ja es tur tā bišķi pacīnītos, tā jau būtu labi. Vai es arī bišķiņ varu iet tāda nezinot pie tevis, ja man nav tāda konkrēta lieta, ar kuras gribu strādāt, bet es zinu, ka es ļoti labprāt noskaidrot seanses laikā, ar ko man ir jāstrādā, vai arī tad es varu griezties pie tevis? Es ieteiktu, ka nevajag. Priekš kam? Priekš kam? Nevis tāpēc, ka tev nav problēma, bet tāpēc, ka tu nezini, ko tu gribi. Kā es varu zināt, ko tu gribi? Es nespēlēju dievu lomu, un tā atbildība ir tāda, ka faktiski es esmu tikai, kā lai pasaka, pavadonis tam, tai tavai vajadzībai. Es nevaru pateikt, ko tev darīt, ko tu gribi. Es drīzāk teiktu, dzīvo nost un baudi dzīvi, un ja vajadzēs dzīvi, tev piespēlēs situāciju, ka tu zini, man tur, es atceros, jā, tur vēl, bet tā, zinātkārs dēļ, nē, es domāju, ļaujiet drīzāk, redz, es arī strādāju, zinu, kad man internetā arī te kolēģis uzrunāja, man liekas, ir daudz hipnoterapeiti un viss notiekās. Arī mana kapacitāte nav tā, ka es visus te man vajag daudz cilvēkus. Priekš kam? Man ir tie cilvēki, kuriem akūti vajag un kuri tiešām ir ļoti, ļoti motivēti, jo tad tas darbs ir, viņš ir tāds sulīgs un tāds, kā lai saka, tāds pamatīgs, ja, ka tur tiešām tu strādā un tu jūties gandarīts un tu redzi, ka tas notiekās. Ļausim tiem cilvēkiem, jo ļoti daudziem cilvēkiem ceļš šobrīd ir daudz visādas problēmas un daudz, es domāju, ka ļoti daudz cilvēku cieš, tā. Jā, super. Mīļš, paldies par tavu godīgu atbildi. Arī tas prasa lielu drosmi un pašpārliecinātību arī pateikt, ka ja nav, tad arī intereses pēc nevajag, arī tas daudz prasa. Un cik maksā viena sesija? Pie tā arī tad paliksim. Es saprotu, ka cilvēki, mēs ieliksim pēc tam kontaktdetaļiņas pie šīs sarunas, un cilvēki noteikti tevi var atrast gan Facebookā, gan Instagramā, un to mēs visu saliksim. Visu informāciju smuki kopā, kas tev ir, bet cik maksā viena sesija? Es nezinu par pārējiem kolēģiem, es zinu, ka es esmu, tā kā priekš sevi pagaidām izlēmusi, ka tie ir 50 mārciņas par vienu seansu, kas varētu būt no 1,5 stundas līdz 2 stundām. Es domāju, ka tas ir adekvāti, pieejami, un tas nav kosmos, bet tajā pašā laikā tā ir tāda godīga enerģijas apmaiņa, ka tu nopietni strādā, un es arī nopietni strādāju. Un man liekas, ka tas ir tā forši, tas ir tikai mans, jā, jo katrs nosaka savu to, nezinu, es esmu paskatījusies, cik Anglijā angļu hipnoterapeiti maksā, tad man ir tā, ka vai, viņi ir ļoti, ļoti dārgi. Es domāju, ja es beigtu skolu pie Paula Makanina, es domāju, ka noteikti man summa arī uzaugtu, bet tas būtu vairāk priekš angļiem, jo angļiem ir citas lietas un citas iespējas. Bet, jā, tas ir šobrīd to, ko es piedāvāju, un es domāju, ka tas ir, adekvāti. Jā, adekvāti. Jā, ļoti mīļš paldies, un mums arī Džeina saka paldies, un mums ir klausījies jau pirmais, kurš uzrakstīja labvakar, arī ir teicis, ka ir super, un paldies par sarunu, paldies, mīļie skatītāji, arī, ka jūs šeit bijāt. Un es nevaru aiziet projām, nepajautāt pēdējo jautājumu, ko es vienmēr jautāju, vai bija kaut kas tāds, ko es nepajautāju, vai ir kaut kas tāds, ko gribas pateikt, un neviens no maniem jautājumiem neiekopoja šo lietu. Jā, un man liekas, kad ir viena lieta, ko es gandrīz jau piemirstu pateikt, bet hipnoterapijai, tad, kad tu strādā tām programmām, kas man ļoti patīk, ko es pati īstenībā gājusi cauri un darījusi, ir viena fantastiska lieta, un mīļie vecāki, kuriem ir bērni, arī pieaugušie bērni, tad, kad tu izstrādā savu programmu
un notīri viņu, tā, kad tu viņu demontē vai atslēdz šo programmu, vienalga, ka jebkura tā būtu, tu tanī pašā brīdī arī notīri tālāko nodevi saviem bērniem. Tātad tā programma vairs nedarbojās uz taviem bērniem. Un tas, man liekas, ir wow faktors, ka iedomājies ir kaut kas, jo parasti mēs nododam, ja? Mēs nododam tālāk bērniem un bērniem, bet ar šo te programmas tīrīšanu zemapziņā, ja? Nu es tā viņu varētu nosaukt, ir iespējams nenodot tālāk kaut kādu nabadzību vai vardarbību vai nevērtību vai neveiksminieces vai resnules vai sauc kā gribi, ja? Tu vari to nenodot saviem bērniem. Un man liekas, mīļie cilvēki, nu, tas ir, tāpēc es arī degu par šo te lietu, un man patīk, un es saprotu, ka viņi strādās. Viņi strādā. Viņi godu vārdu strādā. Tā kā, jā, tas bija, ko es gribēju pieminēt, un paldies par fantastiskiem jautājumiem. Es, protams, izēju no komforta zonas, un arī priekš manīm šī te intervija ir tāda, kad parādīt cilvēkiem un kaut ko atklāties, un tā kā tas arī ir, nu, kaut kas jauns priekš manīm, jo es neesmu pieredzis pie kaut kādām intervijām, bet tavi jautājumi, paldies tev, sirsniņ, ka tu man vienkārši uzdevi tā, ka man nebija jāiespringst un jāizdomā, ko tad es teikšu, ka tas viss vienkārši plūda un nāca, un paldies tev, un paldies tiem cilvēkiem, kas tomēr klausījās un kas varbūt vēl klausīsies, un forši, un paldies par jūsu laiva, jo, man liekas, no angliski teikšu inspire, tas tā iedvesmo, cilvēki mīļie, dariet to, kas jums patīk, un ja jūs vēl nezināt, kas jums patīk, meklējiet. Tas ir tik forši skatīties arī citas intervijas, ko laiva dara un uzrunā cilvēkus. Paldies jums! Paldies! Cik jauki! Mīš, paldies par labiem vārdiem! Mēs vēl satiksimies mazliet aizkadrā, neskrien ārā, bet skatītāji, es zinu, kad ir bijusi pārāk gara saruna, bet nu nevarēju es beigt sarunāties, jo bija tik ļoti interesanti. Es redzēju jūs lielo atsaucību, un ja ir liela atsaucība, nu mēs nedrīkstam tā puspādušus skatītājus nedēļas vidū atstāt tā vienkārši. Un arī Annai paldies par tavu ziņu, paldies, ka pateici, ka šī saruna bija interesanta, arī mamiņa likās ļoti interesanta, un es jau jūtu, ka varbūt ne šajā sezonā, jo mēs jau drīz ejam vasaras brīvdienās, bet nākošajā sezonā, ja Kristīna piekritīs, es ļoti labprāt atkal uzaicinātu uz sarunu, jo palika vēl daudz jautājumu, kurus mēs varētu parisināt un paskatīties un iepazīstināt mūsu skatītājs un citas cilvēks. Lai jums ir jauks vakars, mīļie skatītāji, lai jauks vakars ir Kristīnai un bučas un atā!